Ja mēs runājam par šo raundu, kad sankcijas, pretsankcijas, pareizi izsakoties, ir uzliktas pārtikas produktiem, palīdzēt mūsu uzņēmējiem tikt tirgos Eiropā, tas nav reāli. Tāpēc, ka tie tirgi tagad jau ir pārpildīti, jo embargo ir uzlikts pret visu Eiropas Savienību. Tas nozīmē, ka visas valsts, maigi izsakoties, pārtikas produkti nav deficīti. Līdz ar to mēs tur vēl ar savu kaut kādu pienesumu vispār nevaram uz ko cerēt. Tas nozīmē, ka vienīgais variants ir palīdzēt vietējiem uzņēmējiem. Viens ceļš, kam es īpaši neticu, mēģināt dabūt kaut kādas kompensācijas no Eiropas Savienības. Otrais ceļš, kas ir reālākais un kas varētu dot pienesumu, tas ir samazināt PVN likme pārtikas produktiem. Mēs vienmēr bijām par šo. Mēs bijām par šo priekšlikumu gan tāpēc, ka tas ir sociāli pareizi, tāpēc, ka pārsvarā Eiropas valstis netiek piemērota pilna apjoma PVN likme pārtikai, bet šais apstākļos tas arī ir ļoti liels atbalsts tieši vietējiem ražotājiem.